Labdien, mani sauc Ksenija, un es jums parādīšu dažas labās idejas priekš frizūras. Sāksim laikam jau ar savu pašu, beigās būs mana izdomātā frizūra. Tagad izjaukšu atmatus. Nu tā, sākam. Mums vajadzēs priekš copes, ķemmi kā vienmēr, tad šitādu gumiju, ne jau tādu, kura jāliek speciāli copei, bet mēs paši uztaisīsim copi normāli. Vajadzēs tādu biezu gumiju, parastu gumiju, un dažiem vajag šitādu, tā kā šitādu sprādzi, ja? Dažiem nē. Man šoreiz nav vajadzēs, tikai otrajā veidā vajadzēs. Pirmais veids, kā var uztaisīt copi. Jāskrēmē mati. Mēs taisīsim mazliet augstāku copi, nekā daži taisa zemu. Mēs taisīsim apmēram šitik te augstu, ja? Ņemam lielo gumiju. Sienam. Ja te tāds maz paliek, lai paliek. Tagad stiprāk, hop. Un tagad jāuztaisa, lai neredzētu melno gumiju. Jūs varat arī kaut tādu pēlēcīgu, tāds pārsvarēja tikai melnas, roza, tāds. Ja pēc tam ir jāparāda mazliet mati. Tas nesāpīpš, varbūt dažiem sāp. Tā arī zinām, labi. Es varu uztaisīt. Tagad jums ir jāuztais gumija. Te ir tā gumija, bet jums jābūt zem gumijai tā. Tagad turet copi, lai atkal gumija neizlidotu. Tagad ņemat. Tad tā kā kā jums pateikt, vītotiem matiem jābūt. Redzat, kā tas ir? Jūs varat, tā kā es tikko izdarīju, bet jūs arī varat vienkārši parasti ar tādu sprādzi. Bet es gan ne. Redzat, kā turās? Skaisti. Jā. Tā, tagad otrais veids. Izjaucam copi pašu, copi nē. Tikai šito vītu. Vītni. Tādu kā. Pašu izjaucam, ja? Hop, redzat, un izjaukts. Tagad no beigām, ja? Lai šitie nebūtu un šitie būtu. Paņemam škipsniņu. Nē, tādu biezāku. Pēc, ka mēs aiziesim tagad bizi. Ja? Tagad sākam pīt bizi. Paņem, pīnam, un tad kaut kādu pieliekat vēl škipsni. Pīnat, pieliekat vēl škipsni. Pīnat, pieliekat vēl škipsni. Un tā visu laiku. Ja? Īpaši biezas arī škipsnes nepieliekat, tādas plānākas. Bet var arī biezas, tas jau nav tik svarīgi. Vienkārši jums saku, kas. Ja jums ir biezi ļoti mati, tad jā, var biezāk slikt.
ja jums ir plāni, tādi neiesakutīgi bies. Un redzi, apmēram kā šitādi varētu. Kad jums ir sapīti mati, tāpēc vismaz tā jābūt. Redzat, man tā nesmuki, bet man sapīt līdz galam. Vismaz, lai šitāds paliktu. Varbūt mazāku. Redzat, kā man paņemat, op, un var savilkt, bet es labāk ar sprādzi. Un dūrat. Un tā arī sprādās. Redzat, kā sanāca? Lopām. Atvainojiet, mamma sauc. Labi, turpinam. Tagad taisīsim tā kā bantītiem. Tad izjaucam matus, ja? Un pašās beigās, jā, tā ir, mēs taisīsim tad tagad trešo frizūru. Pavisam būs kopā 4. Un 4. būs mana pat izdomātā, ja? Ja? Un vēl kad jūs kad jūs taisat sopi, tad esat tad ļoti labi sekemēt matus, lai nebūtu pinks. Lai nebūtu tādi, nevar īpaši izstāstīt. Tagad taisīsim pušķi. Paņemam plāno gumiju. Parasto gumiju. Jau biežam sasienu. Ļoti labi. Ja. Un tā. Halē, op. Tagad paņemam. Kā pārējie darējam. Izdaram tā. Iztaisnojam. Hop. Un sadaram. Tādu pušķīties arī gribēju jums parādīt. Ja jums gadījumā kaut kas krīt, tad paņemat otriem. Hop! Tadā! Viss. Tagad pašu pēdējo manu frizūru, kur es pat izdomāju. Jaucam visu ārā, ja? Kā vienmēr. Tāda nav grūta, bet man būs mazliet pagrūta. Jā, tas gan. Nē, saku, kā ir, mazliet būs pagrūta, jā. Bet varbūt priekš citiem man nav grūta. Nebūs varbūt īpaši pagrūta, bet... Jā, asti vajadzēja, ir labi. Tad, kad jāizskinē mati, ja? Tad, vispār jau gudrīgi sakot, jūs varat zirgastiem jebkurā pusē, jebkurā vietā viņu, tā kā sasiet. Tā ir jūsu pašu izvēle. Tiešām.
Tas ir līdzīgs pušķim, jā. Bet tur nav jātaisa, kā bija jātaisiem. Tagad jāsadala, lai pēc iespējas būtu vienādi. Nav gan vienādi. Jā, apmēram tā. Tad paņemam. Tā kā apli jāizveido. Un palikušos matus, ja, skatāties. Un palikušos matus ir... Un palikušos matus tā kā apvijam ap gumiju, tad caur caurumiņu. Un tad atpakaļ. Un ja kādam ir garāki mati, tie var divas reizes. Manī ir īsāki, tāpēc vienu un tāpat vajadzēs atkal sprādi. Un saspraužam. Tagad tāpat daram ar otru. Tieši tāpat. Hup, caurumiņu. Pēdiet. Caurumiņu to pašu. Vēlreiz nemazliet nesanāca, tāpēc, ka nemazliet traucē tā sprādze. Bet tas nekad. Tagad šito vajadzēs atkal tā kā šitu. Aiz muguras. Tad atkal ar sprādzi. Nu, ir gatavs. Redzat, kā izskatās. Un tā ir mana pati izdomātā frizūra. Tāda līdzīga pēc pušķiem. Tas ir domāts tā kā pušķi, bet daudz savādāks, vai ne tāds? Nu, atā, spiežiet laikus un rakstat komentāros.